Re! Viss ēters ir te! Latvijā gaidāms brāzmains vējš, taču krāsas šobrīd skatāmas ne tikai koku lapās, bet arī debesīs. Par laikapstākļiem tad šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan gaidāms neliels lietus, pūtīs brāzmains ziemeļaustrumu vējš, valsts lielākajā daļā gaidāms vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, Kurzemes piekrastē, tāpat arī Rīgas līča piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Diena būs dzestra no +9 līdz +12 grādiem. Saģērbieties siltāk. Rīgā šobrīd aust jauna, skaista diena, rīts ir dzestrs, +7 grādi, pastiprinās ziemeļaustrumu vējš un dienas laikā gaidāms vēja brāzmas līdz 10 metriem sekundē, pilsētas ziemeļos un Jūrmalā līdz 15 metriem sekundē. Dienā neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, diena būs vēsa no +9 līdz +11 grādiem. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās tad rīt stiprs un brāzmains un augsts ziemeļaustrumu vējš ir gaidāms Kurzemes piekrastē, tāpat arī Rīgas līcī, gan Jūrmalā, gan arī Vidzemes piekrastē. Tad dienas laikā vēja brāzma pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Arī naktī uz trešdienu gaidāms brāzmains vējš. Dienas gan trešdiena, gan ceturtdiena būs ar nelielu mākoņu daudzumu, vietām ir gaidāms lietus. Dienas laikā gaisa temperatūra no +6 līdz +11 grādiem, un arī ceturtdien saglabāsies brāzmains ziemeļaustrumu puses vējš. Šodien un tuvākajās dienās tādi īsti rudenīgi vēji gaidāmi Latvijā.